labrītu arī no manis. Šai skaistajā rītā. Jūs mani dzirdat un vai jūs redzat prezentāciju? Man rādās, ka jūs redzat pirmo slaidiņu, vai ne? Jūs redzat burvīgi. Jūs varat jautājumus arī rakstīt čatā. Un mēs jautājumus pieņemsim un atbildēsim lēnu garu, visus pēc prezentācijas un secīgi. Un paliks mums arī ieraksts visiem, tā kā šo visu varēsiet pastīties. Nu ko, šodien tātad stāsts par digitālajām smadzenēm. Ko tad tās digitālās smadzenes dara? Un šodienas iziesim cauri 5 punktiem, pastāstīsim pēc būtības, pastāstīsim, kāpēc mēs šo stāstu stāstam. Tam pamats ir tas, ka zināšanas organizācijās jau ir, tikai atrast viņas ir grūti, un ja jauni cilvēki atnāk uzņēmumā, viņi tās zināšanas nekādi nevar atrast, uzzināt, ja viņiem nav kāds mentors palīgs, kas viņiem to pasaka. Pastāstīsim nedaudz par mūsu izveidoto platformu, ko mēs jau esam ieviesuši vairākos pilotu projektos, arī tajā skaitā pie sevis esam viesuši un viešam turpinam attīstīt. Un šodien īpašais ķirsītis uz kūka būs precīzs stāsts par to, kā mēs to izdarījām, daram vēl joprojām slimnīcā. Tātad būs interesanti. Labi, ejam pie lietas. Tātad pašos pamatos, kāpēc vispār mākslīgais intelekts, kāpēc digitālās smadzenes, kāpēc mēs šodien par to runājam. Problēma jau nav informācijas trūkums. Pilns internets ar informāciju, uzņēmumam failu serveri, disku masīvi un visādi uzņēmuma darba datori, outlooki un datubāzes ir pilns ar informāciju. Tikai jēga no tā ir maza, ja mēs to informāciju nekādīgi nevaram izgūt. Un atziņa īstenībā tāda, ka droši vien jau, ka tas varbūt ir nedaudz par mani, bet ziniet, kā jaunā paudze nevisai mīl to informāciju ilgi un rūpīgi meklēt, viņiem vajag tā ātri to visu iegūt. Nu, mēs studenti jau šodien mācās ar mākslīgo intelektu. Viņiem vajag tagad ir eksāmens, tagad vajag to informāciju. Savukārt organizācijām jau ir svarīgi, lai tiešām viņiem būtu tā informācija pieejama, lai nebūtu ilgi jātērē laiks liekiem darbiem. Nu, un, protams, pastāv vairāk varianti, kā to darīt. Mūsu datakomā mēs mācāmies un mākam un uzstādām lokāli, iekšēji, tātad uz datora vai uz servera šo te mākslīgo intelektu, lai organizācijas dati neaizplūst kaut kādos mākoņos. Publiskais AI, nu, tad mēs runājam par, piemēram, ChatGPT, Copilot, par Claude, par Groku, par Perplexity vai un viņi visi ir mākonītī. Kāds sniedz pakalpojumu? Jūs nopērkat gabaliņu no šī pakalpojuma. Tas, protams, ir ērti. Nu, arī mēs izmantojam šādu pašu mākslīgo intelektu ikdienā, un ja tie dati nav privāti, nav sensitīvi, nav īpaši aizsargājami, nu, tad, protams, ka ņemam un lietojam jaudīgus modeļus, jo tas ir ātri, ērti un vienkārši. Savukārt organizācijai, kurā ir slepena informācija, tur ilgus gadus pētniecībā izstrādāt informācija, kur ir informācija par personu datiem, vai kā mēs šodien runāsim par slimībām slimnīcā un par notikumiem ar cilvēku veselību, un tos datus nebūtu pareizi atdot tur, kur pagadās, jo lielie mākoņu risinājumiem viņiem jau mazi interesē, vai viņi pazaudēs tos datus vai nē, un līgumā jums visticamāk būs atrakstīts, kad gadījās mums pazaudēt un gadījās. Tāpēc mēs datakomā uztaisījām digitālās smadzenes. Nu, šeit ir tāds vizuāli baudāms slaids, man daudz jau zina, ka man patīk grafiski attēlot informāciju. Nu, ar šo slaidu arī pateikts viss. Izveidojām tāpēc, lai varētu viegli piekļūt informācijai. Bildē tas izskatās ļoti vienkārši, ļoti tā kā skaisti un saprotami, bet aizmugurē tas ir diezgan piņķerīgs un sarežģīts process un sistēma,
lai tas priekšējais ekrāns būtu tiešām ar šo vienkāršo cilvēkam saprotamo čata saskarni, piemēram, un viņš palīdzētu tieši tajā brīdī un būtu pieejams tieši tajā vietā, kur tas darbinieks tos datus meklē. Ja mēs ejam detaļās, tātad digitālās smadzenes, tā platforma, ko mēs arī uzstādām pie klientiem, sastāv no vairākiem slānīšiem. Tā, jūs mani pelīti, cerams, redzat. Slānītis ir saules slānītis numur 1 pieslēgšanās ar Latvijā ļoti populāro Microsoft Entra ID, jeb Microsoft aktīvo direktoriju. Tad visi uzņēmuma darbinieki, kuri ir uzņēmumā iereģistrēti un tikuši pie savu uzņēmuma e-pasta, tiks klāt arī šai sistēmai. Tad ir visiem vienota čata lietotāju saskarne, kurai apakšā ir pieslēgts tāds light LLM, kā teikt, vārtēja, dzinējs, pārvaldnieks, kurš kontrolē, ko katrs cilvēks raksta un uz kādu modeli viņam iedot piekļuvis, cik daudz viņš ir iztērējis no viena, otra vai trešā modeļa. Un šajā te līmenī mēs varam arī kontrolēt, angliski saka guardrails, jeb šos ierobežojumus ielikt arī ar mākslīgā intelekta modeļa iespējām rediģēt laukā vai neļaut no uzņēmuma izpaust informāciju, piemēram, personu vārdu uzvārdi, piemēram, kredītkaršu informāciju, piemēram, privātu, slepenu, konfidenciālu informāciju. Un tieši tā rediģēšanas spēja mūsdienās arī ir pieejama ar mākslīgā intelekta, jeb šiem lieliem valodu modeļiem. Tad šis var tikt pieslēgts gan pie lokāla, ja mums ir datorsistēma serveris ar daudz GPU, vai vismaz vienu kārtīgu GPU, mēs varam informāciju apstrādāt lokāli, kas būs šīs dienas piemērs paraugs, gan mēs varam pieslēgties arī pie Cloudes, OpenAI, pie Azure vai pie Gemini vai jebkāda cita arī Ķīnā ražota modeļa un izmantot ārēju jaudu. Tātad šo modeli var hostēt arī uz citu serveri un izmantot visā šajā saskarnē. Tad labajā pusītē ir mums šobrīd mīļākais produkts, kas palīdz AI darba plūsmas veidot, N8N. Varat paskatīties internetā arī par to, bet mūsuprāt ļoti jaudīga platforma ar simtiem jau gatavu savienojumu, un mēs varam veidot jau diezgan stabilas, serverī darbināmas darba plūsmas, kuras ietvaros tiek izmantots, piemēram, šis lokālais modelis, lai uzlabotu, atvieglotu, piemēram, grāmatvedības rēķinu grāmatošanu vai automātiski aizpildītu visas ceļazīmes, auto braucienus, visas manas, vai ne? Tas mums te uzņēmumā ir karstais temats, praktiskais cilvēks. Viņam ilgs laiks aiziet, kamēr saklišķina visus tos Excel rūtis. Bet mākslīgam intelektam, cik viņam tas jautājums, viņš tur sarakstīs kā vajag. Un pašā apakšā tam visam par cik, tā kā tas risinājums, viss šis risinājums ir lokāli, mēs viņu varam ļoti konkrēti pārvaldīt. Mēs varam viņu dublēt, rezerves kopēt, mēs varam redzēt auditācijas logu žurnālus, mēs varam kontrolēt piekļuves un monitorēt jaudas un pārliecināties, ka mēs paši uzturam sistēmu vai, ja jau reiz mēs esam ieviesuši sistēmu, kas būs produkcijā lietojama un palīdzēs, piemēram, 100 mūsu darbiniekiem, tad mēs vienmēr varam uzraudzīt, vai tā sistēma ir pieejama, vai viņai kaut kas nepietrūkst, vai viņai diska vieta ir pietiekoša, vai viņa ir nodublēta, un ja kaut kas noplīst, tad mēs viņu varam ātri salabot, atgriezt no backupa. Bet, platforma ir viens, bet vērtība rodās tikai tad, ja mums ir konkrēts business case. Tad konkrētais business case ir izmērāms tad, ja ir konkrēts rezultāts, ko tad grib cilvēks iegūt, vai ko grib organizācijas vadība, organizācijas speciālisti iegūt.
Nu, un šodienas tematā bija, šobrīd augsti kvalificēts speciālists patērē ļoti daudz laika meklējot un apkopojot informāciju. Un nodefinēta problēma mūsu šajā te pilotprojektā ir, kad kā lai palīdz ārstam, kuram ir jāgatavo atzinums, izraksts no slimnīcas, apkopojot informāciju no daudzām sistēmām, pielietojot savas zināšanas un veidojot teksta dokumentu pēc būtības. Ārsts ir augsti, vai tas strauji aizskrēja uz priekšu, ārsts ir tiešām augsti apmaksāts darbinieks, un šajā konkrētajā slimnīcā gan pacienti ir daudz, gan vēsturiskie dokumenti ir mērām tūkstošos, tur 10 000, man kolēģis Dāvids noteikti neļaus samelot. Atrast, zināt visu šo vēsturisko pieredzi starp dažādiem pacientiem un dažādām diagnozēm, tev tiešām ir daudz laika, lai tu tā kvalitatīvu to informāciju sagatavotu. Un tāpēc uzdevums, tad sagatavot pacienta izrakstu, aprakstu, ieteikumu, kā veidot, sagatavot paraugu, sastrukturēt, balstīt šo paraugu uz iepriekšējiem gadījumiem, tātad konkrētas atsauces, kad mums tā jau ir gadījies, un atlasīt no visas informācijas, no 10 000, noteikti, kad pa gadiem tur būs 100 000 informācijas vienību, atlasīt tieši to, kas attiecās uz manu šo konkrēto jautājumu vai uz manu šo konkrēto pacientu. Un ko tad mēs izveidojām? Tātad, slimnīca mums iedeva datus, mēs jums viņus parādīsim arī, mēs dabūjām atļauju no slimnīcas, lai jūs redzētu, kā tad izskatās šie te dati. Vienkārši sakot, 10 000 Word dokumenti, kuri tika ielādēti testa režīmā, tāds NVIDIA DGX Spark, tie, kas mums te biežie viesi, viņi jau noteikti zinās, kas tas tāds mazais ir, bet tas ir absolūti pati mazākā datorsistēma, uz kuras var tiešām lokāli palaist, jāsaka, priekš mūsdienām mazus modeļus, bet pilotēšanai, izpratnē par to, kā veidot šādu sistēmu, pilnīgi pietiek. Tad mazu sistēmu palaižam, lai notestētu, kā tad šī sistēma spējas embedēt, vektorizēt informāciju. Divi svešvārdi. Embedding, tad iekļaut informāciju. Ko tad mākslīgais intelekts vai šī valoda modeļi dara? Tie ir specifisks modelis, kurš informāciju no dokumenta sadala viņa prāt loģiskos apgabalos, loģiskās, nosauksim viņas par rindkopām, un veic šo rindkopu skaitļošanu. Skaitļošanu izveidojot ciparu virknes, jeb šo vektorus. Jo viss mākslīgais intelekts un GPU strādā tikai un vienīgi ar skaitļiem. Tos vektorus mēs ieliekam PostgreSQL datubāzē, tikai tāpēc, ka mums patīk Postgre, un tā ir arī lietotā, tātad uzņēmuma organizācijās Latvijā ļoti plaši pazīstama datubāze. Daudz cilvēki zina, kā ar viņu strādāt, un šai datubāzē ir tagad jau piebūvēta, kā lai saka, add-on, latviski būtu spraudnis, kurš šis spraudnis ļauj saglabāt šos vektorus, un tālāk, lai ar tiem vektoriem spētu strādāt jau otrs mākslīgā intelekta modelis, kurš būs šis te atbilžu gatavošanas modelis. Tātad šajā solī numur 5 nāk klāt RAG, jeb šo papildinātās informācijas ģenerēšanas darbu plūsmas sistēma, kura, saņemot lietotāju jautājumu, un tad lietotājs sarunājās ar savu ierasto čata vidi, šī te platforma sameklēs vektoru datubāzē līdzīgākos datus, līdzīgās datu kopas, atradīs, atlasīs viņus un izveidos ar šo te LLM modeli kopā strādājot, izveidos atbildi balstoties uz to struktūru, kā mēs viņam esam likuši šo struktūru veidot. Ieliks atsauces uz to, kuru viņš ir dabūjis tādu informāciju,
Un, tā kā tā pacienta informācija, viņa jau nemainās, tā vēsturiskā informācija, kāda bija, tāda viņa bija, tad tie vektori ļoti korekti pasaka, ka balstos uz šādu un tādu konkrēta pacienta izrakstu. Par konkrētu pacientu jāpastrīdās. Mums nav informācija par pacientiem, bet to mēs vēlāk pastāstīsim. Tātad, apkopojot visu, tātad būtiska atšķirības starp vienkārši chatbotu internetā, kurš iedod skaistu atbildi uz jūsu jautājumu, un šo sistēmu, ko mēs šodien rādam un esam izveidojuši, ir tā, ka šī sistēma, atbildot uz jautājumu, izmanto pareizos, iepriekš sastrukturētos, embedētos un vektorizētos datus, lai izmantotu to kā kontekstu. Šai sistēmai ir iedoti noteikumi, kādā veidā viņai ir jāatbild, kādā veidā viņai ir jāstrukturē informācija, atbildot atpakaļ. Un tad mākslīgā intelekta modelis, kas darbojās uz servera, uzņēmuma organizācijas iekšpusītē, iedod skaistu vai pareizu strukturētu atbildi. So far, so good. Aicināšu Dāvidu uz skatuves. Un Dāvid, slēdz iekšā mikrofonu, un nākamais slaids ir tavējais. Labrīt! Edi, iedod lūdzu slaidu. Tu nepiespāri? Es lūdzu slaids. Jā, Edi, minētā slimnīca, tas šķiet ir visinteresantākais AI darbs, ko es līdz šim esmu darījis. Jo šķietami tas darba uzdevums no sākuma likās vispār neīstenojams, jo mēs tātad strādājam ar pacientu datiem, kas ir anonimizēti visaugstākajā mērā, pilnīgi jebkādas saites visur ir izdzēstas ārā. Saprotam iemeslu dēļ, tie ir ārkārtīgi sensitīvi dati. Un rezultātā mēs no tā projekta esam izspieduši vēl daudz vairāk, un man liekas, mēs vēl nemaz neesam pabeiguši saprast, kādas iespējas tas mums viss dod. Un tā specifika bija tāda, ka ir tātad tūkstošiem dokumentu, kas ir sagrupēti kā epikrīzes, kā konsultantu slēdzieni un kā operāciju rezultāti. Un vienīgā saikne starp viņiem sākotnēji bija failu nosaukumā pa kreisi, jūs redzat, pirmie 3 cipari ir diagnozes kods. Un tad nācās veidot to RAG datubāzi ar vienīgo saiti. RAG datubāze savā ziņā tas pats SQL princips vien ir. Jums vajag to join elementu, kas sasaista to visu kopā. Un šī gadījumā mēs saistījām kopā tikai un vienīgi pēc metadatiem, pēc šī viena tā parametra, ka mēs zinām, kāda ir diagnoze. Un rezultātā, kas mums izdevās, ja varētu nākamo, mēs tātad augšā pa kreisi ar zilgano jūs redzat jautājumu, un mēs balstoties uz to vēsturisko datu bāzi, šī gadījumā nosakām vēsturiski visvairāk lietotās metodes viņu pašu slimnīcā, ko viņi ir darījuši šī gadījumā. Un tad mēs redzam, mums ir atsaucis pēc tam uz failiem, viņš dod arī iespējamu diagnozes kodu. Tad brīdī, kad šo uztaisījām, es klientam teicu, hei, ja mēs varam šo dabūt gatavu, tad vai tomēr mēs nevarētu padomāt, kā piesaistīt to visu pie pacienta. Un šī gadījumā mums ir ārkārtīgi tehniski zinošs klients pretī, kas lieliski pārvalda savus datus, un tad viņi uztaisīja man kaut kādus pseidokodus. Es pat nesapratu, man tur speciāli tiek padoti tādi datu masīvi, kas joprojām saglabā pilnīgu anonimizāciju. Bet kur tomēr tie visi dokumenti tiek saistīti pēc konkrēta kaut kāda pacienta. Un tad līdz ar to mēs esam jau uztaisījuši 2 darba plūsums. Vienu es varu pateikt, kas diagnozes vai, teiksim, sūdzību gadījumā visvairāk ir darīts. Un es varu paprasīt pilnīgi citā rakursā, kā tas ir gājis, teiksim, konkrētam slimniekam. Jo, teiksim, ja lielākajā gadījumā ribas lūzumu uzliek
ko dara arī slūzumē ģipsi neliek, es nezinu, iešinē, teiksi, tad iespējams kādam pacientam tur ir veikta operācija un tā rība ir skavota kopā. Un tad mēs varam izsekot abus variantus, kas ir visvairāk darīts. Un mēs varam izsekot līdzi pilnīgi konkrētam gadījumam, kaut kas īpatnējāks darīts, bet, slimnīcas, jūs paši saprotiet, tur tās standartizētās pieejas absolūti nestrādā. Ejam tālāk, lūdzu. Šeit vēl viens, tāds vienkārši bildi, kā tas izskatās. Vēl tālāk, lūdzu. Un te ir tāds tūlis kā Diffi, arī viens no aģentu tūļiem. Visiem ļoti iesaku, kas aizraujās ar ragošanu, jo pēc būtības mēs nekādi nevaram izvairīties no skriptošanas ragojot, vienkārši čankojot datus un embedējot viņus datubāzē. Tur Pythons ir ļoti daudz jāizmanto. Un masveidā dokumentu apstrādē es vismaz pagaidām neesmu redzējis grafisku tūli, kas spētu to visu tā smuki izkontrolēt. Bet šis ir tāds kā starposms, kur es uzbūvēju to aģentu ķēdi, kas pieslēdzās pie datubāzes un padod ārā uz šo Diffi aģentu pārvaldību. Un ja mēs paiet vēl vienu slaidu tālāk, tad mēs redzam te arī, mēs tos klucīšus smuki sakonfigurējam šī gadījumā. Mēs redzam, kādā veidā LLM atbilde, viņai ir sistēma prompts, viņai ir user prompts, un tad tur, starp citu, tie uppercase nav nejauši, dažreiz ir jākliedz uz modeli, lai viņš beigtu kaut ko izdomātu, bet izdarītu tieši tā, kā viņam ir rakstīts, un tas strādā, ir pārbaudīts. Un visbeidzot, tā lielā arhitektūras schēma ir aptuveni šāda. Kā jau Edijs stāstīja, mēs vispirms dokumentus izgūstam, tekstu no dokumentiem, pēc tam mēs viņu čankojam, tas ir sadalām tajās loģiskajās frāzēs, vai kā to pateikt, vektorizējam, pēc tam velkam tos vektorus ārā, uzdodam tādus jēdzīgus jautājumus, lai no tiem dokumentiem iegūtu jau vairāk tādu kā atbilžu formātu. Un tad šī brīdī mēs iegūstam materiālu, ar kuru strādāt jau no, teiksim, gala kaut kādu interfeisu, ko izmanto ārsts. Tas būtu tas 4. solis. Un īsumā, tas šādi strādā. Prototipu var uztaisīt ar samērā mazām jaudām. Taču tagad mēs zinām, ka ja mēs gribam ļoti daudz tūkstošu dokumentus ieskanēt, mazā kastīte būs nedaudz par īsu, vai arī vajadzēs daudz laika, bet to visu var izdarīt. Kā jau es sākumā minēju, viss vienkārši izskatās, ārstam tas ir čatiņš, bet mums aizmugurē tas ir diezgan paliels tāds zirneklītis, kā viņš tos datus iegūst un kā viņš uz tiem jautājumiem atbild, bet tieši tāds arī ir mērķis. Iepriekš visus tos darbiņus, ko tagad dara šis process un mākslīgais intelekts, darīja cilvēks, meklēja dokumentus, lasīja failus, salīdzināja, chronoloģiski rakstīja, kas ir ar pacientu noticis, kas kur bijis, tad kopēja un gatavoja darba materiālu. Tad tagad, šodien, ir iespējams norādi jautājumu, norādi pacientu, un digitālās smadzenes tev atradīs, apkopos informāciju, un kas svarīgi, speciālistam ir jāpārbauda. Jāspēj pieņemt lēmumu un jāuzņemās atbildība, protams, par to modeļa pieņemto, ieteikto tekstu, bet tas ir daudz īsāks un ātrāks darbs noteikti nekā visu to gatavot no nulles un izdomāt. Un noteikti, ka viens augstu kvalificētais speciālists varēs daudz vairāk darbu izdarīt vērtīgu tieši ar savām smadzenēm, nekā tas bija iepriekš iespējams. Un vēlreiz tātad konkrētie ieguvumi. Mazāk laiks paiet vienkārši meklējot informāciju. Faktus ir ļoti viegli un ātri apkopot no milzīga informācijas daudzumu, jo tā tie modeļi strādā, viņi statistiski ļoti ātri saprot faktus un izanalizē un saliek viņus pēc varbūtībām, pēc sadarībām visvairāk.
šīs te vēsturiskās zināšanas, viņas kļūst pieejamas patiesībā visiem. Viņas vairs nav pieejamas tikai kādam konkrētam ārstam, bet šādā veidā attīstot to ideju, šī lielā slimnīca jau var dalīties ar šo informāciju un šādu aģentu dot arī citām reģionālajām slimnīcām. Vai uzņēmuma centrālais office var dalīties ar visiem saviem apkārtējiem ofisiem, mazajiem ofisiem, kur darbinieki iespējams ir jauni, savādāki, mainās, viņiem nav bijusi iespēja piekļūt pie šādiem rezultātiem. Vienotāka rezultāta struktūra, tad mēs saglabājam kvalitāti par to, kā izskatās kvalitatīvs, pareizs gala rezultāts darba materiāls. Tāpat arī sensitīvie dati paliek uz servera, paliek organizācijā, jo mūsu arī drošībnieki pārbaudīja, skenējot sistēmu, var redzēt, ka viņi neko uz ārpus nesūta. Un visbeidzot, šajā konkrētajā procesā cilvēks saglabā kontroli par to, kas tiek darīts ar šo informāciju. Bet slimnīca ir tikai viens piemērs. Tāpēc mēs aicinājām uz webināru, un tāpēc mēs gribējām šo pastāstīt, jo ir jau citas jomas, ne tikai veselības aprūpe. Ir šie paši izmeklētāji, detektīvi, prokurori, ir zinātnieki, kas pēta zāļu receptes, ir finanšu analītiķi un uzņēmuma patiesā labuma guvēju un dažādu finanšu krāpniecību pētītāji, kuriem arī noteikti ir vērtīgi izmantot šādu sistēmu, lai pētītu to un izprastu to, kas tad ir noticis ar jūsu klientiem vai ar to informāciju, kas ir pieejama organizācijā. Jo visa informācija jums ir pieejama. Vajag tikai doties uz priekšu un dot viņai piekļuvi, kontrolētu piekļuvi saviem darbiniekiem. Un kā mēs to darām? Tad, ja jums ir radusies interese kaut ko tādu pamēģināt, sākam ar konkrēti vienu problēmu. Šajā gadījumā slimnīcā mēs bijām nodefinējuši, šī ir galvenā problēma. Ja šito var atrisināt, pēc tam mēs atradīsim nākamās problēmas. Bet viens process, viena lietotāja grupa, viena konkrēta dokumentu kopa, kur ir liela un kuras pētniecību vajag veikt, uztaisam vienu pilotu projektu un nodefinējam, kas būs labs rezultāts. Un ja rezultāts ir sasniegts, tad, ja mēs zinām, ka tā sistēma ir paplašināma, palielināma, pievienosim klāt nākamo procesu, nākamo lietotāju grupu, lai ieguvumi multiplicētos, pavairotos. Jā. Nobeigumā pirmspēdējā slaidā vēlreiz gribās atgādināt tikai to, visas zināšanas organizācijā ir, bet kā viņām iedot piekļuvi, kā iemācīt darbiniekiem, kā iedot darbiniekiem, jauniem, veciem, īsiem un gariem šo informāciju, lai viņi spētu šīs savas zināšanas izmantot. Tas ir tas, ko mēs vēlamies, lai jūs mūs aicināt. Un daram kopā, uztaisam mākslīgo intelektu, pievēršam pie jums. Šeit jūs varat noskanēt QR kodu. Ja jums ir radusies interese, piesakieties, mēs jums dāvināsim pilnīgi bez maksas gan kafiju pie mums birojā, gan izrunāsim inženieru līmenī. Un būs ne tikai Dāvids, bet arī citi mūsu inženieri var būt klāt. Mēs varam kopīgi izveidot šo projekta rāmīti, šo ideju, pārbaudīt, vai jūsu ideja, jūsu dati ir derīgi tam, lai ar mākslīgo intelektu viņus varētu apstrādāt.